Šī ir otrā nodarbība par tēmu bumčakas stils. Pirmajā nodarbībā es pastāstīju, kas ir bumčakas stils un nodemonstrēju ļoti vienkāršus uzdevumus. Savukārt šajā otrajā nodarbībā mēs apskatīsim 7 dažādus uzdevumus, lai tu jau padziļinātāk veidot izpratni par šo stilu un pamēģināt izmantot dažādas tehnikas. Dažiem no šiem 7 piemēriem arī būs variācijas, līdz ar to uzdevumu būs pietiekami daudz. Es pacietīgs un esmu gatavs arī veltīt diezgan daudz laika, lai pie šiem uzdevumiem sasniegtu līmeni, kurā tu jūties komfortabli šīs tehnikas izpildīt. Pirmais piemērs mums ir mi minors, atvērtās pozīcijas akords, un notiek vienlaicīgi 2 lietas. Tiek spēlēts šis bumčaku patērns. Tas, kas šajā uzdevumā notiks, ir tu spēlēsi melodisku kustību, ejot uz augšu. Tiks izmantotas 4 notas. Si, jeb atvērta otrā stīga, re, trešā lada uz otrās stīgas, mi, jeb atvērta pirmā stīga, un sol, trešā lada uz pirmās stīgas. Un katra no šīm notiem tiek spēlēta kā vesela nots, jeb 4 sitienus. 1, 2, 3, 4. Ļoti vienkāršs piemērs. Pamēģinām mazliet lēnāk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Dodamies tālāk. Otrs piemērs izmanto šīs pašas 4 melodiskās notas, bet tās tiek spēlētas no otra gala lejupējošā kustībā. Pamēģinām nospēlēt abus piemērus vienu pēc otra. Ātrākā tempā. Neliela bonus informācija, pirms mēs dodamies tālāk pie trešā piemēra, ir tāda, ka nevienmēr tev ir jāspēlē bumčaku šajā tā paternā monodiski. Citiem vārdiem ir pilnībā iespējams, un to ir pamēģināt, vai tev sanāk uz čaku, jeb uz atbildēm, kas ir uz 2 un 4, pamēģināt nospēlēt vairāk kā vienu stīgu. Piemēram, es sagatavoju šo pašu mi minoru akordu, un es spēlētu bum, tad uz čakas atbildētu nevis tikai notu mi, bet mi un sol notu vienlaicīgi. Ja tev būtu atsevišķi tāds mediātors, ko var uzlikt uz īkšķi virsū, tad tu varētu šīs atbildes vēl vairāk akcentēt, un arī basu šo funkciju akcentēt. Tā ir tāda kā bonus informācija gadījumā, tu kādreiz piefiksē, ka kāds ģitārists spēlē arī, un tu dzirdi, ka kāds vairāk nots, tas ir iespējams šī iemesla dēļ. Un arī tu pats vari paeksperimentēt un saprast, kurās situācijās tu varbūt vēlies atbildēt uz čaku, ja būs 2 un 4, nospēlēt nevis tikai 1 notu, bet, piemēram, 2 notas vienlaicīgi. Dodamies tālāk. 3. un 4. piemērā es demonstrēšu, kā tu vari izmantot tehnikas, kuras sauc par hammeroniem un pull-offiem. Nezinu, kā mēs viņus varētu latviskot, tā kā iesitienu un norāvienu, bet, domu tu sapratīs. Tad par šīm tehnikām runājot, paņemsim tās pašas 4 notas, kuras mums jau bija, un tās tiks spēlētas ātrākās ritmiskās vienībās. 3. piemērs izmantos hammerons. Tad tas, kas šeit notiks, ir tu nospēlēsi noti si, jeb atvērtu otro stīgu,
Un pēc tam, lai nospēlētu notu re, kas ir trešā laba, tu nevis izmantos labo roku, bet nospēlēs notu si, un ar kreisās rokas palīdzību veidos iesitienu, hammeronu, lai aktivizētu šo notu. Un tieši tādu pašu darbību tu atkārtos arī uz pirmās stīgas. Un saliekot kopā ar bumčaku pamatritmu, šīs vingrinājums izskatīsies šādi. Ātrākā tempā. Dodamies tālāk pie 4. piemēra, un 4. piemērs izmantos nevis hammeronus, bet pull-offs. Tu sākumā nospēlēs notu solas pirmās stīgas, un tad tā vietā, lai aktivizētu notu mi ar labo roku, tā tiks aktivizēta ar kreisās rokas palīdzību, veicot norāvienu, jeb pull-off. Šī roka nav tik tālu jāizcer prom, vienkārši demonstratīvi parāda, kas notiek. Un tad tāda pati darbība uz otrās stīgas, no nots re uz notu si. Un 4. vingrinājums kopā ar pamatritmu izklausās šādi. Pamēģinam kopā tagad nospēlēt 3. vingrinājumu un 4. vingrinājumu. 1, 2, 3, 4. Piektais un 6. piemērs izmantos sinkopāciju, lai melodiskās notas izceltu un padarītu interesantākas. Mūzikā sinkopācija, var teikt arī sinkopa, ir regulāra ritma pārāvums vai traucējums, bet ne šī vārda negatīvajā nozīmē. Tā ir vismaz 2 dažādu ritmisku struktūru miedarbība. Un šajā miedarbībā ritmiskie akcenti tiek novietoti negaidāmās vietās. Tādējādi spēlējoties ar klausītāja ekspektāciju. Varētu arī teikt, ka tu klausītājam rada tādu kā pārsteigumu sajūtu, ka viņš saklaus kaut ko negaidītu. Un ja mēs šo vispārinam pat ārpus šī bumčaka stila, būtu svarīgi pievērst uzmanību ritmā arī šīm sinkopācijām, jo tā ir ļoti svarīga mūzikas sastāvdaļa. Nu tad, lai labāk saprastu, kas tāds ir, pamēģināsim sākumā nospēlēt 5. un 6. piemēru bez sinkopācijas, un tad paklausīsies, kā izklausās, kad mēs uzliekam šos te uzsvarus tādās kā negaidītās vietās. Bez sinkopācijas. Un šis pats piemērs, bet ar sinkopāciju melodiskajā balsī. Bez, ar, un tāpat 6. piemērs bez sinkopācijas. Un 6. piemērs ar sinkopāciju. Un bez un ar viens pēc otra. Es domāju, ka tu piekritīsi, ka šie abi piemēri diezgan labi ilustrē, ka sinkopa ir ļoti labs veids, kā izcelt melodisko ideju un padarīt to interesantāku. Šajos abos piemēros es spēlēju 3 notas melodiskajā balsī. Mums bija notas si, tad re un mi, un ejot uz leju no otra gala mi, re, si. Un video noslēgumā aplūkosim 7. piemēru, kurš izmanto jau mazliet interesantāku melodisko ideju. Paskaties, vai tev izdodas uzreiz to nospēlēt, un ja nē, tas nekas, esi pacietīgs. Ja nepieciešams, droši atgriezies pie šī video atkārtot, kā arī, ja tev šis materiāls ir noderīgs, neaizmirst abonēt manu kanālu, var arī atstāt kādu komentāru. 7. piemērs. Ātrākā
tempā. Aplūkosim mazliet sīkāk nots, no kurām veido šī melodiskā kustība. Mēs izmantojam atvērtu pirmo stīgu, atvērtu otro stīgu, trešo ladu otrās stīgas, atpakaļ uz atvērtu pirmo stīgu, divreiz trešā ladu uz pirmās stīgas, atvērtu pirmā stīga, pēc tam pirmās 4 notas no šī motīva tiek atkārtotas vēlreiz. Viss kopā. Šie bija 7 dažādi vingrinājumi, lai veidotu jau padziļinātāku izpratni par bumčakas stilu un to, kā šajā stilā jau ierosināt dažādas melodiskas idejas. Trešajā video es nodemonstrēšu jau interesantāku muzikālu piemēru, līdz ar to, ja tu vēl nejūties gatavs doties tālāk, tas nekas, var atgriezties pie šī vai iepriekšējā bumčakas stila video un veltīt tam pietiekami daudz laika, lai saprastu visu šīs nianses. Ja tev šis video likās noderīgs, droši var abonēt manu kanālu, atstāt kādu komentāru un es ceru, ka iemācījies kaut ko jaunu.